Enerģija ir fiziskas sistēmas spēja paveikt darbu. Tās mērvienība ir džouls. Enerģija ir nepieciešama, lai veiktu darbu. Mūsu uzņemto pārtiku mēra kilokalorijās, bet tās patiesībā ir enerģija, jeb enerģijas uzturvērtība. Enerģiju ne tikai uzņem, bet arī patērē. Secinām, ka mana uzņemtā enerģija ir mazāka par patērēto enerģiju. Šajā situācijā darbojas augstumā virs zemes pacelta ķermeņa potenciālā enerģija. Sākumā aprēķinam potenciālo enerģiju, kas piemita ķermenim abos augstumos atsevišķi. Tad mēs varam iegūt augstuma līmeņu starpību. Iegūstot šo, mēs varam aprēķināt darbu. Aprēķinot darbu, varam arī izrēķināt jaudu. Jauda ir fizikāls lielums, kas raksturo veikto darbu noteiktā laika periodā.